Latvijas tālfutbola virslīgas serdē fināla pirmā spēle Kuldīgā noslēgusies viesu TFK Salaspils izcīnīja uzvaru 3-1. Nikars komandas kapteinis Arturs Cirls un Andrejs Jēgers no TFK Salaspils. Mums, Andrej, varbūt varam sākt ar tavu nelielu komentāru pa maču. Kā redz to? Jā, paldies. Pirmkārt, es gribu apsveikt FC Nikars ar uzvaru Latvijas kausā. Man liekas, ļoti laba spēle un labs fināls bija skatāms. Bet par šodienas spēle nebija viegla. Uz abām pusēm bija iespējas, momenti. Kaut kur varbūt bišķi paveicās mums vairāk, mazāk jums. Bet kopumā, jā, ļoti smagi. Beidzot esam salaužuši šo lāstu Kuldīgā. Cik mēs atbraucam, mēs vienmēr zaudējam, bet pēc ilgiem gadiem salaužuši lāstu. Paldies, jā. Artur, tavs komentārs par maču? Jā, varbūt arī, kā kolēģis jau minēja, tas Latvijas kauss, varbūt tas bija kaut kāds daļai ietekmējošais šodien, kad mums tās emocijas varbūt pietrūka dažviet. Tāds atslābums radās vai kas, bet kopumā spēle bija palielam līdz pēdējiem minūtēm. Tur nebija skaidrs līdz galam, kurš būs uzvarētājs, un mēs jau gatavojamies, var teikt, jau papildu laikiem un visam, bet Salaspils šoreiz izrādījās veiksmīgāk. Neko vairāk pielikt. Jā, sezonā arī izlaidām izbraukumā uzvaru. 6-6 tur nospēlējām regulārajā sezonā. Tagad zaudējums Kuldīgā, kas varbūt ir tie pāris faktori, kādēļ tik grūti veicās mums ar TFK Salaspils. Gribētos jau vainot kaut kādu augstāku maģiju. Jo arī, kā Salaspils teica, ka nekad šeit nav uzvarējuši un lāsts ir lausts. Un Salaspili arī, cik mēs pēdējās sezonas atceramies, nav izdevies uzvarēt. Tā kā es ceru, ka arī futbola dievi būs nākamreiz mūsu pusē, nākamā sestdiena, un arī mēs lauzīsim lāstus. Tāpēc, es domāju, ka tāds noteicošais faktors, Salaspils ir sīvs pretinieks, neparedzams. Tagad arī papildinājuši ir sastāvu spēcīgi, es domāju, pieredzējuši. To mēs rēķinājāmies, varbūt pa daudz to fokusu likām uz tiem spēlētājiem, bet, kopumā es domāju, ka spēle bija līdzvērtīga. Un tas spēles visur ir līdzvērtīgs, tāpēc arī rezultāti ir tādi, kādi ir. Šodien varbūt nepaveicās, nākamreiz mums paveiksies. Tāds lielos vilcienos. Paldies. Andrej, varbūt izteikšos nepareizi, tad var droši man izlabot. Šķiet, TFK Salaspils pilns sastāvs ar spēcīgiem individuāliem spēlētājiem, bet cik apkārt vienmēr dzird, ka vienmēr treniņu process varbūt pieklibo. Skaidrs, ka citiem ir darbi un citas lietas arī. Kā tu to skaties, kas varbūt ir jūsu komandas galvenais trumps? Vai tas ir šī individuālā meistarība no spēlētājiem, vai tomēr ir arī citi faktori? Es domāju, individuāli mēs esam spēcīgi noteikti. Protams, ir atsevišķas virknējumi, kuri arī ir kā komandā, kā maiņa, kura ir diezgan spēcīga. Protams, sezonas sākumā es šeit minēju, ka mums ir jauni spēlētāji, kuriem vajag treniņus un treniņu procesu, lai iegūtu prasmes, kas noderētu spēlē, lai uzvarētu. Es domāju, ka līdz sezonas beigām mēs to esam paveikuši, pielikuši treniņu procesā pie jauniem spēlētājiem, izaudzinājuši konkurētspējīgu komandu. Un šodien mēs bijām pilnā sastāvā, tāpēc, nav kopā. Varbūt var nosaukt kāds pāris lietas no šīs spēles, ko ņemsiet uz mājas spēles serdē fināla otrajā mačā. Kas ir tas labais, kas izdevās šodien? Es domāju, ka mēs ņemsim noteikti neatlaidību, cīņas paru un cīņu līdz galam. 3 lietas, ko mums nāk no spēle. Artur, tev arī tāds pats līdzīgs jautājums par to, kas tad ir jāizdara otrajā ceturtdaļfināla spēlē. Es domāju, ka otrā ceturtdaļfināla spēle mums ir tā kā, rūpi sakot, ka tas ir mums pēdējais salmiņš, pēc kā ķerties. Ja mēs gribam šo sezonu virslīgā tieši kaut ko vēl sasniegt, tas ir mums pēdējais salmiņš. Es domāju, ka šonadēļ treniņu procesu treneris sagatavos tādu, lai mēs tiešām jūtam, ka mēs gatavosimies pilnvērtīgi, 100%, jo es ticu, tagad arī mums ir izkrituši 2 spēlētāji, Aleks Štulbergs, kas mums ļoti ir spēcīgs balsts aizsardzībā, bet nākamā spēle viņš ir. Ralfs Timbers šobrīd ir iedzīvojies traumā, cik tas būs ātri, nezinām, bet viņš arī bija ļoti
joprojām ir spēcīgs priekšējās līnijas spēlētājs, Staps, mums sauktamais. Viņš ar savu augumu var to, tā kā es domāju, ka tie trumpi mums vēl ir, mums viņus vienkārši visus vajag uzspodrināt, notrīt putekļus, atžirdzināt un tiekamies Salaspilī, ko vēl vai pasaka. Jā, prieks dzirdēt. Ja vēl drīkst, Artur, tā palicot varbūt atpakaļ, bet vienu tādu taktisko jautājumu gribu paprasīt, par ko arī runāja Agris Suvejs, kurš komentēja šeit spēles Final Four, spēles Kuldīgā par vārdsargu līniju mūsu Nikers komandā. Ļoti bieži visu sezonas laikā pieredzējām vienu puslaiku tu, otru Križanovskis, vai tad Križanovskis vienu puslaiku, nākamo Šveders Kūla. Tagad Artjoms visu spēli nostāvēja. Kas to kārto, kas to domā, kā jūs to izlemjat? To, kā jau visu komandā kārto treneris Vitālijs nosaka. Arī pārtraukumā viņš arī tā ienāca, pateica, jā, Artjoms ļoti labi ir iesācis spēli, kāpēc lai pārtraukt? Nu, mēs piekrītam, jo palēm tā arī ir. Ja vārdsargs iesāk labi spēli, neredzam iemeslu pārtraukt to brīdi. Protams, ir reizes, kad arī es iesāku labi spēli, bet ir jūtams, ka spiediens kāpi, komandai rodās vairāk kļūdas, un tomēr Križanovskim Artjomam ir ļoti liela pieredze. Treniņu process milzīgs un arī izlases pieredze, un es ticu, ka treneris viņu paļaujās. Arī visu komandu paļaujās, arī mēs vārdsargi respektējam un saprotam to. Tā kā mums nav ne iebildumu, ne tāda nelabvēlīga konkurence. Mēs saprotam to, ko mēs varam un kas ir mūsu trumpi katram vārdsargam, un mēs arī cenšamies to izmantot lielos sulcenos tā. Neko vairāk nezinu, ko lai pasaka tā. Labi, paldies Artur, paldies Andrej par laiku. Tiekamies tad jau Salaspilī nākamnedēļ. Paldies!